Pirmā biznesa radio projektors. Nu, lūk, un studijā joprojām Dacis Pūts un Viesturs Alksnīts un par projektiem. Dacis Pūts, es domāju, kā lai viņi piesaka? Režisore, aktrise, producente, māksliniece, varbūt vēl kaut kas. Tātad Dacis Pūts par sevi un saviem projektiem. Labdien! Jā, es esmu Dacis Pūts, es droši vien esmu režisora un producenta, pārējais pagātne. Nu, kā cilvēkiem nav pagātne, tikai nākotne. Nu, pagātne, lai viņi tur ir. Nu jā, taisnība. Bet tomēr tātad, kas pašlaik ir aktuālākais no taviem projektiem, kas ir tāds dzīves un pašai tev liekas, tas man izdevās, vai tas man izdevās? Nu, es cenšos strādāt tā, lai man visi projekti izdotos. Tas tā izklausās augstprātīgi, bet es domāju, ja tu sāc kaut ko darīt, tad tev jādara tā, lai visi būtu nevis 100%, bet 120% izpildīti. Par to izrādi pastāst, varbūt tu tā kautrīgi neko tu tā negribi. Es redzu, es neticēju, ka tu esi tik kautrīgi. Es domāju, tikai būs šis. Nē! Tur iet tāds multimediāls muzikls ģimenei Burvis no Ozazemes. Un kur piedalās mūsu gandrīz visas latviešu dziedošās zvaigznes. Un jā, 3. februārī būs izrāde, tā kā vēl dažas biļetes, man liekas, ir palikušas, bet tā izrāde varbūt aprīlī vēl būs, bet jau gadu, jau regulāri mēs spēlējam. Latvijā ir viegli uz tādu vienu projektu, ja tev nav pamats tavs teātris, savākt šīs zvaigznes, sakoordinēt un panākt, lai viņas tomēr strādā vienai idejai, nevis katra te maziņā zvaigznīte. Ļoti sarežģīti īstenībā, tas ir pat ļoti, un vienkāršāk būtu strādāt parastā valsts teātrī, kur aktieri saņem algu un piedalās izrādēs, jo tad ir viņi organizēti, disciplinēti, viņi ierodās uz izrādēm, uz mēģinājumiem, bet šeit ir ļoti sarežģīti, protams, visus šos aizņemtos mākslinieks salasīt vienā datumā kopā, jā. Es izmantoju Dacis uzticību, no viņas iztincināju dažus nenormāli interesantus projektus, un tagad vienkārši tev ir jāatzīstās un jāpastāst. Redz, es zinu, ka tu biji Amerikā, un tev ir tāda viena doma, kas man liekas, tas gan būtu interesants projekts. 2 vārdos, jā, nav noslēpums. Jā, kaut kā negribās teikt, kamēr nav pateikts hops, vai ne? Bet, jā, es Amerikā... Es pateikšu hop! Jā, es Amerikā mācījos aktiermeistarību 2. gadu jau, un tad es ievēroju vienu tādu raidījumu, kas saistās ar tēlotāju mākslu, ar gleznotājiem, un man tik ļoti iepatikās tā ideja, jo sapratu, ka šāds līdzīgs raidījums ļoti labi patiktu televīzijas skatītājiem. Es saprotu, ka televīzija tas ir tikai tāds viens aspektiņš, bet, protams, ir arī citas nianses, ir protams, visi mēs stāvam pie Kultūra Kapitāla fonda, un es ne, bet ir ļoti daudz, un domā, ja laimēsies, tad būs, uz ko tu ceri? Es ceru, jā, es tagad arī esmu iecerējusi renovēt vienu ansambļa Marana projektu, kas saucās Šahs. Varbūt tādi cilvēki, kuriem ir apmēram 40, 50 tagad šajā brīdī un vairāk atcerās, ka Marana dziedāja tādu kameru operu Šahs, Valta Pūts un Neibarta tekstu. Ļoti laba mūzika, un man tik žēl, ka tā stāv plauktā. Un tāpēc es uzrunāju simfonetu un radiokoru, kori un Ralfu Eilandu, ka mēs varētu atkal, atdzīvināt šo skaisto kameru operu jaunās skaņās un atkal skanēt uz skatu. Lai veicās taviem projektiem, lai viņi realizējās par 150%, nevis par 125%. Paldies un uz tikšanos! Jā, liels paldies!